šausmas. Spoku nakts. Pipendorfas mūžu apspīd spoža mēness gaisma. Mājā valda klusums. Nomodā ir vairs tikai vecais uzticamais sulēnis Džeims. Ding dong! Ding dong! Lielais grīdas pulkstenis nosit 12 reizes. Durvis ir aizslēgtas un sveces nodzēstas. Džeims nopūšas. Tagad steigšu sultā, lai nemaisos spokiem pa kājām. Muižas bēniņos kāds grabinās. No miega ir modusies Pipendorfas spoku ģimene. Labrīt, mammu un tēti! Labrīt, omīt un opīt! Labrīt, Līze, Ješko, mazā Minna! Vai kāds redzēs manas šķības? Vai galds jau ir uzklāts? Vai mūrim kāds iedeva pienu? Uzvelciet tīrus palagus, šonakt visiem kārtīgiem spokiem jāmirdz baltiem, mamma atgādina. Paēdīsim kārtīgi, nosaka Opītis. Šī nav nekāda parastā nakts, šodien ir piektdiena, 13. novembris, spoku nakts. Jau drīz pa Pipendorfas mūžas aleju traucas glīta spoku kariete. Tiem tur pa aizskaru spraugu, gan paveras labs skats, vai ne, mammu? Vecās mūžas pagrabā esošajā cietumā sāk žvadzēt ķēdes. Vai tev nemaz nav bail, Reksi? Mamma gaudos pilsētas domas balkoni. Nemierīgā dvēsele meklē savu zudušo jaunību, tā saka cilvēki. Reizēm mammai gaudojot uznāk smiekli. Ko gan cilvēki tad saka? Šādā naktī ir jādun arī vecās baznīcas zvaniem. Mīļo tētuk, vai nebūs jau gana? Sauc mamma. Nāc iekost, mums jāspokojas vēl daudzās vietās. Mūžas ļaudis domā, ka pa kāpnēm grabēdams staigā bruņinieka Pipendorfa bruņutērps. Jo bruņutērps taču nevar pastaigāt, Ješka smejas. To zina pat mazā Minna. Skat, cilvēki sačukstas. Pjākas spokojas skaista jaunava, tā sēro par savu līgavaini. Bet Līze skums tikai par to, ka šonakt ir viņas kārta mazgāt traukus. Opītis operas bēniņos čīgā vijoli. Ak, kaut varētu reiz džeza kluba pagrabā uzraut kārtīgu bungu solo, viņš ilgodamies nosaka. Un beidzot, pienāk gals arī spoku naktī. Mammu, kāpēc mēs īsti spokojamies? Ješka jautā. Man šķiet, ka cilvēkiem dzīve bez aizraujošiem spoku stāstiem būtu diezgan garlaicīga. Mežonīgais sniega cilvēks. Kārlis, Pēteris un Ansis ir žurnālisti. Viņi pilsētā dzirdējuši stāstus par briesmīgu sniega cilvēku, kurš dzīvojot kalnos, un nolēmuši to nofotografēt un publicēt fotogrāfiju savas avīzes pirmajā lapusē. Cieminieki atklāja arī citus satraucošus stāstus par šo spalvaino radījumu. Augstās naktīs tas baismīgā balsī kliedz augstu kalnos, tad labāk aizvērt slēģus un pārvilkt segus pāri galvai. Agri no rīta biedri sakravā mugursomas un sāk rapties augšu pa kalna nogāzi. Drosmīgos draugus pavada visi kalna ciema iedzīvotāji. Laimīgu ceļu, Kārli, Pēteri un Ansi! Visu dienu brīduši pa dziļu sniegu, beidzot Kārlis, Pēteris un Ansis atrod meklēto. Skatieties, sniega cilvēka pēdu nospiedumi, čukst Kārlis. Viņš ir devies uz to pusi. Drīz sāk krēslot un biedri ieriko nometni. Vakariņu laikā skan šaušalīgs kliedziens. Ak, šausmas! Tas ir sniega cilvēks! Cerams, tas neatradīs mūsu nometni, sauc Ansis. Es
Dien negribētu sastapt to tumsā. Nakts vidū biedri pamostas. Kušš, pie mums telts kāds ir. Kārlis saņem dušu un paveras ārā pa telts durvīm. Kas tad tas? Šaušalīgais sniega cilvēks trīcēdams sēž pie ugunskura un silda kājas. Viņa pēdas ir pavisam nosalušas, brīnās Kārlis. Uz tām taču nemaz neaugs palvas. Draugiem ienāk prātā lieliska doma, un viņi steidzas atpakaļ uz ciemu. Godājamo apavu tirgotāji, lūdzu, paskatieties, vai jums noliktavā atrastos 100. numura ziemas zābaki. Sniega cilvēks ir laimīgs, un cieminieki pat augstākajās ziemas naktīs vairs nebūs jāklausās tā asins stindzinošajos kliedzienos. Fotografējiet, cik jums tīk. Tikai pieraugiet, lai bildēs ir redzami mani lieliskie zābaki. Apmierināts nosaka sniega cilvēks. Ragana, līgdegune un lidojošā slota. Uzmanieties, līgdegune atkal uzdarbojas. Kāpēc viņa ir vienmēr tik dusmīga? Bērni prāto. To zina tikai līgdegune pati un neviens cits. Es esmu tik dusmīga. Tēvojas. Citas raganas mani izsmej, jo man ir bail lidot ar slotu. Pat raganu noteikumos ir minēts, ka īstas raganas svarīgākais darba rīks ir lidojoša slota. Pie joda. Šajās lieldienās gan es lidošu tāpat kā citas raganas. Līgdegune nosolās, maisīdama burvju smēli. Ierīvējusi slotu ar burvju smēli, līgdegune skaļi sauc buramvārdus. Virum birum lido slota, nelido akmenī, nelido kokā. Bet gaisā visi vārdi aizmirstas. Palīgā, palīgā! Raganam pēc. Es neprotu stūrēt šito uzparikti. Tūlīt laidiet mani lejā. Slota laižas uz pilsētas centra pusi, līdz pēkšņi nokrīt tieši policijas iecirkņa iekšpagalmā. Lāc! Bum, bum! Kas tad tas, vecomāt? Tā izskaitinātie policisti. Redzams, jūs protat gan attaisīt nekārtību, bet vai protat arī uzskopt? Droši uz zemes stāvēdama, līgdegune atkal atceras visus buramvārdus. Virum birum slotas lauki savāc mīzes grūžus traukus. Tādu uzkopšanu policisti nav redzējuši. Vecās mātes slota taču gluži vai lido. Un tad līgdegunei ienāk prātā spoža ideja. Kopš tā laika viņa vienmēr ir labā omā. Neviens redz vairs nevar teikt, ka lidojoša slota nav viņas svarīgākais darba rīks. Līgdegune un partneres. Uzkopšanas pakalpojumi lidojošā slota. Brīnumaina tīrība. Vecā Nesija un briesmīgās žagas. Dāvja dūdas braši skan, jo šodien ir ļoti svarīga diena. Ciemā ezera otrā pusē tiks svinētas ciema vecākā meitas kāzas, un Dāvis ir uzaicināts tajās spēlēt. Hik! Dāvim piemetas žagas. No tām ātri jāatbrīvojas, citādi nekāda spēle. Hik! Laišana nesanāks. Lāzi ūdens tūlīt. Hik! Tam vajadzētu līdzēt. Hik! Hik! Dāvis aiztur elpu un cenšas aizskaitīt līdz 10. 1, 2, 3. Hik! Hik! Bet žagas viņu moka vēl stiprāk nekā iepriekš. Ko nu lai daru? Dāvis uztraucas un nepamana ciema autobusu. Iekams jau ir par vēlu. Jāairētu pāri ezeram, es paspētu uz kāzām, Dāvis prāto. Bet viņš ir dzirdējis ļaudis runājumu par jūras briesmoni, kas dzīvojot ezera dzīvēs veco Nesiju. Ak, šausmas, maticeļa stāvus jau iedomājoties vien. Bet uz spēles ir Dāvja gods un reputācija. Jāairēšu tik klusi, cik vien spēju. Hik! Varbūt Nesija. Hik! Neko nepamanīs. Hik! Dāvis nodomā un bez skaņas žagodamies dodas ceļā.
Kas tas ir? Ūdens sāk burbuļot. Tā taču nebūs. Nesijā! Mana vectēva rūtēnās beretes tam puikam nu gan ir pamatīgas žagas. Atskan starp šļakstiem. Kad izbīlis ir garām, Dāvis mana, ka žagas ir pārgājušas. Diena ir glābtā, viņš nopriecājas. Un drīz Dāvja dūdas līksmi skan ciema vecākā meitas kāzās, un nevienam nav bail no kāzu goda viešņas vecās Nesijas. Visādā ziņā lieliski svētki, nodomā Nesija. Lai gan rotājiem varētu būt maķenīt vairāk. Profesors Lupausis un faraona Pinčera mūmija. Profesora Lupauša ekspedīcija pēta diženā faraona Pinčera seno piramīdu. Varbūt šodien atradīsim faraona slepenās kapenes. Nāciet, sekojiet man! Profesors sauc un dodas piramīdas dziļumos. Paskat pa šīm durvīm, mēs vēl neesam skatījušies. Uz sienas kaut kas ir rakstīts. Par laimi profesoram Lupausim vienmēr ir līdzi hieroglifu vārnīca. Kurš iztraucēs dižā faraona mieru, lai uzmanās no mūmijas atriebības? Teikts rakstos. Briesmīgi draudi, bet mūs tie nebaida. Profesors saka, lai gan viņa ceļ vēl nedaudz trīc. Kurš paņēma manu marmas saiti? Brīnās Lupauša kundze. Skatieties, faraona Pinčera zārks sarkofāgs. Kurš uzdrīkstas traucēt varenā faraona dūstu prom no manām kapenēm? Mūmija sauc un skaļi dimdinādama izdzen nelūgtos viesus no piramīdas. Bet varenā faraona mazā mūmija paklūp un briesmīgā ātrumā sāk ripot leju pa kāpnēm. Pele, profesors stostās. Kāpēc tu mūs aizbiedēji? Faraona zārks ir manas mājas, un es baidījos, ka jūs to aizvedīsiet uz muzeju. Bet tu taču vari braukt mums līdzi, smējas jaukais profesors. Un tā Pele ar visu māju pārceļas uz muzeju, kur viņai ir tīri laba dzīve. Redz, profesors Lupausis piekodinājis, ka varenā faraona mazajai mūmijai katru dienu jāpasniedz silta zupa. Ošiņtēvs un bubulis. Ošiņtēvam ļoti patīk šahs, bet ir jau vēls, un Kazbuka kungam ir jāiet mājās. Es tik ļoti labprāt būtu uzspēlējis vēl vienu spēli, saka ošiņtēvs. Viņš negrib iet gulēt, jo ļoti baidās no tumsas un bubuļa, kas dzīvo aiz skapja. Cerams, šonakt tas ļaus man mierīgi gulēt. Vecais nemierīgi sprāto. Laikam jāslēdz ārā gaisma. Aiz viņa skapja patiešām dzīvo sīciņš bubulītis. Ai, kā man bail no gaismas, man šausmīgi liela ošiņtēva. Bubulis bubina. Kaut būtu jau tumšs. Rozīnes ir bubuļa mīļākais gārdums, un ošiņtēvs tās tur virtuves skapītī. Knap! Beidzot lampa tiek izslēgta. Kādu brīdi bubulis klausās, bet visur ir kluss kā kapā. Ceļš ir brīvs? Tas nodomā, un tas skriet. Bubulis uzrāpies līdz skapītim un atver tā durvis, bet satraukumā viņš nenotur kastīti un tā nokrīt uz galda. Šausmas! Nu vecais noteikti pamodīsies! Kas tas bija? Ošiņtēvs bailēs sastingst. Ka tik bubulis man neuzbrūk, tūliņ jāslēdz iekšā gaisma. Un tieši tad, kad bubulis steidzas iesprukt atpakaļ aiz skapja, spoža gaisma apžildina tam acis. Es esmu pieķerts! Tas iebrēcas. Kāpēc tu mani baidi? Ošiņtēvs trīcošā balsī vaicā. Es? Bubulis izstosta pretī. Tu ar savām lielajām kājām vienmēr tiekties spožajā gaismā.
Vecais ir apmulsis. Šķiet, tu bīsties manis tikpat, cik es tevis. Viņš iesmēs. Abi esam velti baidījušies. Tagad večuks ar Kubulu ir ļoti labi draugi. Ošiņ tēvs var spēlēt šahu, cik vēlu vien gribas, un Bubulis dabūs aizties rozīnes, cik tik vien. Un arī spožā gaisma tam vairs neskādē. Skeleta Samsona deja. Ap pusnakti no veco pilsdrupu pagraba atskan draudīga graboņa. Sīkspārni, čūskas un citas nakts radības steigšus metas bēgt. Skelets Samsons ir pamodies. Jūs, nabaga gļēvuli, nāciet atpakaļ, lai varu jums uzdejot. Šņāc, Bet velti. Tavu neražu. Tagad neviens vairs neuzdrošinās nākt manai pilī ne tuvumā. Man ir garš laiks. Skelets Samsons gaužas. Kādreiz bija citādi. Šad un tad varēja izlekt priekšā kādam muļķa klaidonim un uzraukt palku. Viņa zināja, kas es esmu. Aizmīgais skelets Samsons. Te piepeši šis skelets ierauga ko neparastu. Viens klejojošs suns tipina tieši uz pilsdrupu pusi. Vai no pats sevi dumjais kranci, nu tu redzēsi ko tādu, ko atcerēsies visu mūžu. Un negan tik liekdams, skelets Samsons izlec priekšā sunim. Un patiesi? Šo es noteikti atcerēšos līdz mūža galam, spriež suns. Vesela kaudze gardu lēkājošu kauliņu. Vampīru grāfa zobu sāpes. Ātri, ātri, bērnus iekšā un aizkrampējiet logus! Pilsētniekiem jāpasteidzas, jo ir vakars, un krēsla nolaižas pār pilsētu. Drīz kļūst tumšs, un savā drūmajā pilī pamostas vampīru grāfs. Viņš ir nešpetns vīrs, un viņa garie zobi iedvež šausmas visā apkārtnē. Gandrīz katru nakti grāfs lavās uz pilsētu un biedē tās iedzīvotājus. Zobinījās, kā gribas kādu pakaitināt. Grāfs kliedz. Apmetnim plīvojot, skriedams cauri pagalmiem un pa ielām. Bailes piešaut dzīvei asumiņu, vai ne? Grāfs smejas un klavina zobus pie skursteņa. Hihi, labs ķēriens! Priecājas grāfs. Podiņš gardu cepumiņu! Un nepaiet ne mirklis, kad našķi ir apēsti līdz pat pēdējai drupatiņai. Bet no rīta, kad grāfam jāiet gulēt, viņš pamana ko briesmīgu. Man sāp zobi! Nepalīdz ne pudelē ar siltu ūdeni, ne pretsāpju zāles. Šausmīgi! Pasaulē nav nekā briesmīgāka par zobu ārstu! Grāfs sūkstās. Sāpes nepāriet, vampīru grāfam neatliek nekas cits, kā vien doties pie zobu ārsta. Vampīra grāfa kungs, lūdzu. Nu, beidziet, grāfa kungs, te taču ir tikai pavisam mazītiņš caurumiņš. Tas nemaz nesāpēs. Iedrošina zobārsts. Bet grāfu šie vārdi nespēja mierināt. Ja es to pārdzīvošu, nekad vairs citus nebiedēšu. Bailes nu dienu nepiešaut dzīvē asumiņu. Viņš nodomā. Drīz viss tomēr ir garām. Brīvs puika pa ceļu skrien, raizes tam ar līkumu iet. Grāfs ciet. Skat, grāfs ir pavisam mainījies, brīnās pilsētnieki. Grāfs atceras savu solījumu, un drīz viņam tiek piešķirts kinoteātra biļešu godēja goda amats. Tas jauki! Viņš prāto. Sevišķi tāpēc, ka varu par brīvu skatīties šausmu filmas.